Dāmas un kungi, dārgie skatītāji, esiet sveicināti. Lauris Zalants ir mans vārds. Es esmu cilvēks, kurš strādā radio ikdienā, un man blakus sēž Ernsts Zēbols, BMX freestyle braucējs. Johaidi olimpietis, dāmas un kungi. Bet tā gulta olimpiādē tiešām bija, tāda. Viņa bija ļoti ērta. Pirmās 3 naktis es negulēju vispār. Pēdējais. Bija karsti, bija odi un neērta gulta. Klausies, saskatīt. Jā, par Los Andželosu 28. gadu. Okay. Tā, klausies, varbūt izvelkam kādu lapiņu. Jāatbild uz jautājumiem, kas ir šeit. Kā mēs varam nodrošināt, ka nākamās paaudzes manto tīru un veselīgu planētu? Rūpēties. Kā tu rūpējies? Es cenšos šķirot atkritumus. Pudeles nozādu vienmēr. Depozīta sistēma. Jā. Tad tu esi no tiem cilvēkiem, kurš priecājas par depozīta sistēmu Latvijā. Jā. Es vienreiz runāju ar vienu dabas aktīvistu, tādu tiešām super lielu dabas aktīvistu, un viņa pateica, ja mēs turpināsim tā, kā mēs turpinām šobrīd, mēs neizglābsim planētu noteikti. Mēs varam tā kā mazliet iebremzēt visu to procesu, bet izglābšana jau mums gandrīz vai ir paskrējusi garām. Un tieši tas priekš manis personīgi bija tas, kas tāds klikšķis nostrādāja, ka tiešām bāc man ir visu laiku jāpiedomā pie tā, ko es daru, kaut vai, nezinu, kur es esmu atstājis ieslēgt gaismu. Tādi sīkumi, jā, kam es ikdienā varu pasakot līdzi, varbūt tās drastiskākās izmaiņas. Es paskatos uz tevi tāds tīri stilīgs esi. Kur tu sūti drēbes, saki? Es nesūtu vispār. Es neizmantoju vispār, es arī veikalā baigi neuzturos. Es ieju un izēju. Tā kā nekas tev nepatīk, tu ieeji apskaties, Man patīk, paņem, ej ārā. Tāpēc es vispār nesūtu neko. Bet tev liels skapis ar drēbēm. Nē. Tu esi minimālists? Jā, tā teikt. ļoti liels. Super. Man liekas, ka tas arī ir viens no tādiem punktiem. Ja planēta būtu dzīva būtne, kā tu domā? Kāda būtu tās reakcija uz cilvēku šī brīža darbībām saistībā ar vidi, piemēram, planētas piesārņošanu, neapdomīgu resursu patēriņu? Ja planēta būtu dzīva būtne, ko viņa teiktu mums? Es domāju, viņi būtu ļoti dusmīgi. Ja, piemēram, viņi varētu nolamāties, latviešu kaut kādu lamvārdu pateikt, kā viņi pateiktu, kā tev liekas? Pat vēlna galva, piemēram. Vajag interesanti latviešu valodā lamvārdu. Kāds tev būtu, jā? Tur būtu tikai lamvārdi, es tā domāju. Ja tīpaši par ēdienu, es tik daudz reizes redzējis, kad met ārā, es vienkārši nevaru izturēt. Ejam tālāk? Ejam tālāk, jā. Kādas pārmaiņas esi ieviesis savā dzīvē, lai samazinātu savu ekoloģisko pēdu? Laikam, ka jā, vienkārši tiešām pirkt tad, kad vajag. Maksimāli daudz mēģināt pārvietoties ne ar kaut kādu transportu, kam ir izmeši. Sekoju līdzi tam, kā es izmetu atkritumus. Varbūt nevienmēr izdodas, bet tad, kad tu met ārā tos atkritumus, tad apmēram tur plus mīnus saproti, kas ies šeit, tur un tur. Mēs plasmas vienmēr. Ir plasmas. Un stīkls arī, jā. Kā tu redzi ilgtspēju mūsdienu kultūrā un populārajā mediju telpā? Vai tā ir pietiekami liela loma? Es domāju, diezgan liela ir, tāpēc, ka es domāju, ka mēs varam ietekmēt jauno paudzi tieši sociālajos tīklos, es domāju. Vai tu lietas, vai es lieku, kad mēs šķirojam, manuprāt, tas būtu diezgan labi. Ja mēs ielikt, es domāju, ka pārējie arī ieklausītos. Esmu personīgi pats arī pazīstams ar cilvēkiem, kuru viedokli tieši šis te viss, kas ir atrodams tajā mediju telpā, ietekmēja. Jā, ietekmēja. Es neesmu redzējis nevienu no saviem, kam es sekoju, jā, kas kaut ko liek. Kāda, tavuprāt, ir lielākā kļūda, ko cilvēki pieļauj, domājot, ka viņi dzīvo ilgtspējīgi, bet patiesībā tas tā nav? Tā, es tev teikšu, ka mode, jā, ātrā mode ir tas, kas man nāk prātā. Viss sākas no ražošanas procesa jau tikai vien, pat tā iepriekš par to tā neaizdomājies, jā, kāds darba spēks, jā, lētais tur tiek likts iekšā. Jā. Pēc tam pārvešana, protams. Tieši tā, pārvešana un kāds ir tas materiāls un tā tālāk, un mēs visu to patērējam. Es vienu pudeli tikko depozīta sistēmā nodevu plastmasas, jā, un pēc tam nopirku 10 vietā šo krekuņu apmēram tā. Es pārvātījos ar riteni un arī tikai ceļoju, kad ir uz sacensībām arī jālido. Tas ir kā? Nebrauc papildus? Tu droši vien ceļo. Jā. Jā? Es braucu tikai uz sacensībām, kad man tiešām vajag. Arī labi. Es dzīvoju vienkārši, es cenšos visu laiku dzīvot Liepājā, es renējos. Man arī nesanāk daudz laika dienā, tāpēc es visu laiku pārvietojos ar riteni, gatavoju mājās. Tātad ir kaut kur jādodas, tas ir lielākoties tikai sacensību ietvaros. Jā, vai kā tagad, kad jābūt Rīgā. Kādas būtu tavas ieteicamās pirmās darbības kādam, kurš vēlas uzsākt ilgtspējīgā dzīvesveidā? Pirkt to ēdienu, tikai tiešām to, ko vajag. Jā, es piekrītu. Ja tiešām daudz met ārā. Es esmu pamanījis ļoti daudz, kā piemēram piens vai vispār piena produkts. Vai maizīt arī.
Tavs mīļākais piena produkts. Pienspēks. Bet ne biezpiens. Es viņu katru dienu ēdu. Tieši graudāinies. Okay. Un ja ir tirgu, tad es vienmēr nopērku, kad ir tirgu. Tu pieminēji tirgu. Tā ir tik laba lieta īstenībā. Iet iepirkties tirgu. Jo aboliši arī tirgu daudz lētāk un daudz garšīgāk. Un vēl Latvijas vēl vispār. Nu, mans ieteikums laikam būtu arī mēģināt jau sakot līdz tam, cik bieži mēs un ar ko pārvietojamies. Izmantot vairāk K2. Vai riteni jau. Vai riteni. Tieši tā. Riteni Rīgā vispār daudz lētāk. Jā, dažās vietās jā nevar pavākt ar riteni normāli. Tev jau vienalga. Bet jā, man jau BMX ir jau lēkā, jā. Vai tev ir kādi pēdiņās zaļie rituāli vai tradīcijas, kurus ievēro ikdienā? 4:20 kaut kas ir. Konkrētā laikā, konkrētā dienā, ja kas ir, nu, pēc pulksteņa, principā, labi nosacīt. Es ik pa 2 nedēļām tad pudeles nodot, tas mans rituāls. Kā tavuprāt, mēs varam motivēt cilvēkus vairāk rūpēties par viņu? Tas, kā piemēram mani mēģināja reiz iespaidot, bija tāda, ka man atsūtīja pāris video paskatīties, jā, kādos apstākļos dzīvo lopiņi, un tad tu noskaties tādu tipa video. Nu tā, uzreiz drusciņi liekas, labi, 3 dienas nepēdīšu, piemēram, Uzšķabini, jā. citu. Jā, Tols, kāpēc? Nu, veikalā, jā, bet es skatos, lai, vienādi sakot, lai viss tas nav augušas sprostos, jā, tas ir mans uzstādījums. Es gan, protams, nevaru pārliecināties par to, ka tā tiešām ir, bet, Tev jāuzticas. es uzticos. Nu, tā es varētu mēģināt. Kā vēl tu nomotivēsi ko cilvēku? Stāstot viņam, ka tūlīt te izaugs koki, ja tu to nedarīsi, jā? Nu, kur te viņš sagaidīs tos 30 gadus? Viņš jau varbūt no tā, ko ēd atstieps pedāļus pēc 5. Starp citu, naudiņa ir tā, kas varētu motivēt tiešām. Jā, tā ir, es domāju, tā ir liela motivācija. Jā. Jo tagad, manuprāt, ļoti maz pudeles uz ielām un vispār. Tā, man patīk tas, ko es biju pirms tam izjaucis ar labo roku jautājumu. Kā tu domā, vai pietiekama izglītība par ilgtspējību varētu būt atslēga ilgtermiņa pārmaiņām? Es domāju, varētu stāstīt biežāk, jā, vairāk. Nu, es varētu saskaitīt, man liekas, uz vienas rokas pirkstiem, cik reizes par to manā laikā runāju skolā. Nu, pieļauju, ka vajadzētu vairāk. Arī par tām drēbēm vai mazāk sūta, jo es domāju, ka skolā tagad mūsdienās ir īpaši, kad vecāki vēl dod daudz naudas, es domāju, ka viņi sūta tur tik daudz drēbes un tik daudz lietas no tām neizmanto un noliek vienkārši mājās. Tā ka skolās par to noteikti ir jārunā un man liekas, arvien vairāk un būtu vērtīgi arī uzaicināt noteikti jauniešiem nāk parunāties cilvēki. Vai arī atpazīstam cilvēku, lai var ieklausīties. Kas tu gribētu, lai atnāk pie tevis un izstāsti tev kaut ko par vidi? Skolā? Jā, skolā. Tu? Nopietni? Jā, es ieklausītos tevi. Ja mēs vairāk zināt, mēs varētu aiziet arī kopā. Šitā būtu interesanta kombinācija. BMX braucējs ar kaut kādu breksi vienkārši. Kaut kādu. Un iedomājies, ja mēs būtu kopā uz tava riteņa atbraukuši, ja divi. Divi tā. Kādu lomu tavā dzīvē spēlē dabas tuvums? Nu, manā gadījumā pilnīgi noteikti milzīga loma, tāpēc, ka es esmu vispār lauku bērns, es esmu no Latgales, sākot ar mežiem un beidzot ar mājlopiem un vispārējais. Tur ir tā, ka tas ir mans enerģijas avots absolūtākais. Tu dodies jau brīvajā laikā tur? Jā, pēc tā skrējiena, kas ir šeit. Jā. Aizbrauc klusums, miers, kaut vai ar 1 dienu pietiek. Man arī vienmēr treneris liek, vai iet davā pasēdēt, vai es nezinu, pastaigāt gar jūru. Tā, ka dodamies pie dabas draugi. Jā, ļoti veselīgi arī. Ļoti veselīgi.